Labdien! Mani sauc Gergana Deničina. Esmu certificēts neirografikas instruktors un strādāju par dzīves un biznesa kouču. Šodien es jūs iepazīstināšu ar neirografikas modeli ar nosaukumu Connect, kas ir izveidots mūsu projekta Lady Leader ietveros. Šis modelis ir saistīts ar programmas Lady Leader apmācības modeli par nevardarbīgu komunikāciju. Es iesaku vispirms izlasīt prezentāciju mūsu mājaslapā, jo modelis, ko zīmēsim, un pats zīmēšanas process ļoti sasaucas ar prezentāciju. Šim modelim jums ir jāizvēlas, jāatceras situācija no pagājušās nedēļas vai mēneša, kurā jums bija neapmierinošā komunikācija ar kādu. Mēs sākam ar vārdu rakstīšanu 2 minūšu garumā. Pēc pierakstīšanas rūpīgi apskatiet savus vārdus. Ko jūs jūtat? Jūs varat apskatīties, vai tur ir vairāk īpašības vārdu vai lietu vārdu vai darbības vārdu, un ko tas nozīmē. Iesaku pierakstīt visu, ko jūtat, domājat un ķermeniski sajūtat zīmēšanas procesā. Tagad padomājiet, kas ir galvenās iesaistītās personas šajā komunikācijā. Tie varētu būt 2, 3, 4 cilvēki. Cik cilvēki ir iesaistīti? Neņemsim vairāk par 4. Uzzīmējiet tos kā apļus kaut kur uz lapas, kur jūs tos sajūtat. Un mēs zīmējam tikai apļus. Izrādās, ka es paņēmu marķieri, kas neraksta. Tas man kaut ko nozīmē arī šīs konkrētas situācijas kontekstā. Vērojiet sevi, kamēr zīmējat savu konkrētu situāciju, kas notiek un kas jums ir nozīmīgi. Manā gadījumā man noteikti ir liela pretestība šai mijiedarbībai. Manā gadījumā ir 3 dalībnieki, un mani interesē redzēt, kā tie izskatīsies uz papīra. Vienā pusē esmu es, un pārējā 2 cilvēki, un viņi ļoti saistīti savā starpā. Paskatieties savām formām un sajūtiet tās. Iesaku arī veikt piezīmes. Vispirms analizējiet, cik lielas formas ir attiecība viena pret otru. Kurš kur stāv, vai tie krustojas, un ko tas jums nozīmē konkrētajā gadījumā. Visu laiku vērojiet sevi, kādas ķermeniskās sajūtas jums ir, kādas emocijas rodas, kādas domas. Tagad savienojiet formas ar vairākām neirolīnijām. Tās sākas vienā lapas malā un beidzas otrā un iziet cauri jūsu formām. Savienojot tās. Tagad izjūtiet, paanalizējiet to, kā formas ir saistītas. Kas notiek jūsos, jūsu emocijās un sajūtās. Tagad mēģiniet iziet ārā no situācijas un pievērsties nevardarbīgās komunikācijas principiem. Izvēlieties novērētāju kaut kur malā, un tas būtu šeit, un atzīmējiet to ar kaut kāda veida figūru. Tas ir skatījums no malas. Jūs skatāties uz situāciju no augšas, no malas. Esot šajā pozīcijā, mēģiniet izkļūt ārā no jūsu personīgām pieredzēm un personīgām emocijām un ļaujiet sev pabūt šajā meta pozīcijā un vienkārši pavērot situāciju.
Ja atceraties no prezentācijas, šis ir pirmais nevardarbīgās komunikācijas pamatprincips – būt spējīgam paskatīties uz situāciju no malas, novērot bez spriedumiem un bez interpretācijas. Kas, kāpēc, kas un kā. Vienkārši novērojat. Mēs novērojam dalībniekus un viņu mijiedarbību. Un kamēr jūs novērojat, jūs varat sākt apaļot, kur līnijas krustojas, kā šie cilvēki komunicē. Pavērojiet no malas, kā blakus stāvētājs neiesaistoties viņa mijiedarbībā. Ko jūs pamanāt? Piemēram, kādus neverbālus signālus, ķermeņa valodu viņi lieto. Ko jūs pamanāt, kamēr novērojat tos no malas? Un kā šie neverbālie signāli ietekmē kopējo komunikācijas procesu? Tagad, kamēr jūs skatāties no šīs metapozīcijas, mēs iekļausim vienu no neirografikas galvenajiem principiem. Vērojiet to, kas jūsos notiek tagad. Nevis kā konkrētas komunikācijas dalībnieks, bet tieši šajā brīdī, šeit un tagad. Ko jūs izjūtat sevī? Kādas domās nāk, kādas emocijas, ķermeņa sajūtas, kamēr jūs bezskaislīgi novērojat šos cilvēkus no malas? Tas nav vienkārši uzdevums. Vienlaicīgi vērot no malas, neiesaistoties un tai pašā laikā vērot sevi kā blakus stāvētāju. Tagad mēs pārējām pie otrā nevardarbīgās komunikācijas principa. Koncentrējieties uz katras puses sajūtām. Ko katra puse izjūt šīs mijiedarbības laikā? Centieties objektīvi novērot visus dalībniekus un uzzīmēt apļus katram dalībniekam. Kaut kur, kā jūs to redzat un jūtat no malas? Kādas sajūtas radās tajā brīdī? Zīmējot katra dalībnieka sajūtas, vērojot sevi kā blakusstāvētāju šeit un tagad. Kas notiek jūsos? Un arī padomājiet par to, kā šīs sajūtas, šīs emocijas ir ietekmējušās šo konkrētu mijiedarbību. Kā tas ir ietekmējušas sarunas toni un virzienu?
Padomājiet arī par to, vai šie cilvēki spēj vienoties šajā līmenī, izprotot savas un citu procesa dalībnieku emocijas. Un, ja jūs to izjūtat, uzzīmējiet arī vairāk līniju. Ja var apvienot, apvienojiet. Kā viņi var vienoties šajā līmenī? Dodiet sev kādu laiku, lai nopaļotu un pārdomātu šo līmeni. Pierakstiet savus novērojumus un sajūtas. Un novērojiet, kurā zīmējumā daļā jūs apaļojat un zīmējat, kamēr esam jūtu līmenī. Ko tieši jūs domājat? Piemēram, es novēroju, ka es pārsvarā zīmēju 3. sadaļā. Paņemiet ļoti īsu pauzi, padariet ūdeni, un mēs turpināsim uz vajadzībām. 3. nevardarbīgās komunikācijas princips. Kādas ir visu dalībnieku vajadzības šajā mijiedarbībā? Atcerieties, ka jūs skatāties nevis no dalībnieka pozīcijas, bet no metapozīcijas, no blakus stavētāja pozīcijas. Kādas konkrēto dalībnieku vajadzības izpaudās vai nebija apmierinātas mijiedarbības laikā? Un atkal tāpat kā ar jūtām uzzīmēt šīs vajadzības. Paskatieties, kur tās atrodas, kā tas izskatās, kā tas sasaistās ar kopējo ainu.
Vai redzat kaut ko jaunu, atšķirīgu no tā, ko jūs redzējāt brīdī, kad notika mijiedarbība? Un atkal nopaļojiet. Sajūtiet, vai šajā līmenī varat vienoties labāk vajadzību apmierināšanas līmenī. Kāda ir vajadzība, kas stāv aiz šīs sarunas? Kādas ir katra dalībnieka vajadzības? Iekāpiet katra dalībnieka kurpēs no novērotāja pozīcijas un objektīvi pavērojiet. Sasaistot ar līderību, kas ir mūsu galvenā tēma Lady Leader projektā, mūsdienu līderība vairs nedarbojas principi, tas ir jāizdara šādi, jo es tā pateicu. Kamēr apaļojat, padomājiet un sajūtiet, kādus trigerus un rīcību modeļus, atkārtojumus jūs novērojat. Kas izraisa provocējošo sarunu vai jūsu neapmierinošo sarunas virzienu? Pamēģiniet zīmēšanas laikā, apaļojot vai pievienojot līnijas, identificēt šos rīcības modeļus citos līdzīgos gadījumos. Kad vēl šāda situācija ar mani ir notikusi? Kāda es tā jūtos? Parasti mēs neapzināti rīkojamies automātiski līdzīgā veidā. Kad situācija kļūst saspringtāka, rīcības modeļi, ko iemācījāmies, uzrodas automātiski. Un dažu nākamo minūšu laikā, kamēr apaļojat, mēģiniet saprast, kas izraisīja šādu jūsu reakciju. Kā izvērtās saruna un ko vēl tā jums atgādina? Dodiet sev vēl dažas minūtes, lai apaļotu, un atcerieties elpot, dzert ūdeni, vērot sevi.
Tagad, kad esat identificējuši dažus triggerus un rīcības modeļus, kas izraisīja grūtības šai konkrētajai miedarbībā, apsveriet, kā jūs varat sākt tos atpazīt agrāk, pirms rodas sarežģījumi. Kā jūs varat strādāt ar šiem triggeriem un ar jūsu rīcības modeļiem? Ko jūs vēlētos mainīt, lai radītu harmoniskākas attiecības un harmoniskāku komunikāciju nākamreiz? Un, ja jūs redzat dažus rīcības modeļus savā personīgajā komunikācijas stilā, kas izpaudās šajā konkrētajā situācijā, padomājiet par to, ko jūs vēlētos mainīt. Padomājiet arī par to, kā jūs formulējat savas vajadzības. Vai jūs zināt, kā tas izteikt, kādā veidā jūs tās izpaužat? Un ļoti bieži neapmierinošā komunikācija rodas no tā, ka neesam skaidri pateikuši to, ko mēs patiesībā vēlamies, bet otrai personai nav ne jausmas, nav veida, kā uzzināt, ko mēs vēlamies. Un strādājot ar konfliktiem, ir ļoti ieteicams nopaļot visu līdz galam. Tagad mēs iesim uz nākamo posmu krāsošanu. Un kamēr krāsojat, sāciet domāt par saviem rīcības modeļiem atkal, jo šajā posmā mēs jau integrējam dažādas daļas. Padomājiet par to, kādus jaunus rīcības modeļus jūs vēlētos integrēt, un kādus nevardarbīgās komunikācijas principus jūs vēlētos un varētu integrēt jūsu nākamajā saziņā ar cilvēkiem. Kā tie būtu mainījuši incidentu, ja jūs būtu tos ieviesuši? Kādus jaunus uzvedības modeļus jūs vēlētos integrēt un kā tie jums palīdzētu? Piemēram, pirms jūs atbildat, saskaitiet līdz 3 vai pat līdz 10. Apgūstiet impulsu apvaldīšanu. Impulsu kontrole ir viens no nobriedušā cilvēka svarīgākām prasmēm. Un laba ziņa ir tā, ka tā ir prasme, ko var iemācīties. Nereaģēt uzreiz, bet iemācīties ieklausīties otrā cilvēkā. Mēģināt iekāpt otrā cilvēka kurpēs. Un turpinot krāsot, padomājiet par to, kādas atziņas jums ir. Ko jūs esat iemācījušies, analizējot šo situāciju no nevardarbīgās komunikācijas skatu punkta? Šis konkrētais vingrinājums ir balstīts uz nevardarbīgās komunikācijas principa, un kad mēs tos pielietojam ikdienas saskarsmē ar cilvēkiem,
Mēs varam uzlabot savu personīgu apmierinātību ar konkrētu miedarbību un sarunu. Kad maināt savu saziņas veidu un sākat piemērot šos un citus principus, otrā puse to sāk sajust. Un ja tā ir ilgstoša komunikācija, piemēram, ar kolēģiem, ar draugiem, ar radiem, ar bērniem, var redzēt, ka soli pa solim lietas sāk mainīties. Un tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties trigerus un rīcības modeļus. Kad mēs tos uztveram apzinātā līmenī, mēs sākam tos mainīt un mūsu reakcijas vairs netiek aktivētas automātiski. Mēs to izmēģinām pirmo reizi, otro reizi un trešo reizi. Mēs sāksim nojaust jau iepriekš, kur saruna virzās un teikt, es jau zinu šo ceļu. Man tas nav konstruktīvs, un es zinu, ka tas nenovedīs pie laba iznākuma. Stop! Tagad, pamatojoties uz šīs situācijas analīzi, es iesaku jums padomāt par ļoti konkrētām darbībām, kuras jūs varētu realizēt nākamreiz, kad sazināsieties ar šo cilvēku. Kas jūsuprāt būtu savādāk? Domājot par šīm jaunajām stratēģijām, uzzīmēt jūsu lauka līnijas. Sasaistīsim šīs jaunas darbības ar lauku līnijām. Un ļaujiet tam kļūt burtiski par jūsu miedarbības, jūsu uzvedības mugurkaulu. Uzzīmējiet tik daudz lauka līniju, cik jūtat, un ļaujiet šīm līnijām jūs vadīt. Kā fiksāciju es piedāvāju efektīvi izpaust savas vajadzības un jūtas. Tomēr, ja jūtat, ka vēlaties kaut ko labot zīmējumā, izdariet to. Savā zīmējumā es novēroju, ka tas nosedz pusi no manis un pusi no cilvēka, ar ko man bija tiešais konflikts. Un trešais cilvēks, kas tur bija, es jūtu, ka viņš patiesībā mani saprot, bet neuzdrošinās, vai viņam nav iespējas iejaukties. Visticamāk, jūsu gadījumā viss ir pilnībā savādāk. Ir svarīgi to saprast un uzrakstīt to, kas ir reāls jums, aktuāls jums. Kāda ir jūsu jaunā uzvedība, kas būs harmoniskāka un jums apmierinošāka? Jo katra miedarbībā mēs paužam dažādas vajadzības, un mēs vēlamies, lai tās tiktu apmierinātas.
Un ja mēs izkāpsim no metapozīcijas un ieiesim atpakaļ savējā, mēs vienkārši gribēsim piepildīt savas vēlmes. Kāds būtu veids, kā to panākt? Te pašā laikā, protams, neaizkarot citu cilvēku jūtas un tiesības. Jūs varētu arī apsvērt, cik daudz empātijas un līdzjūtības esat izrādījuši šai konkrētajai miedarbībā, cik daudz jūs bijat spējīgi ielikt sevi otrā cilvēka vietā. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā pieredzē.